Mans vārds ir Aigars Nords, un es esmu Nordea Rīgas maratona organizators. Skriet es sāku 99. gadā, kad Čikāgā noskrēju savu pirmo maratonu. Ideja par Rīgas maratonu man radās, kad es noskrēju Ņujorkas maratonu 2007. gadā. Un kopš tā laika es noskrēju kopā 6 maratonus, tikko noskrēju savu 6. tātad Tokijas maratonu. Parasti jau es skrienu kopā ar kādu partneri. Tev ir grūti skriet vienam pašam. Varbūt 5-10 km var paskriet, bet, teiksim, ja tu skrien garākas gabalus, tev vajag ar kādu parunāties. Tad tu tā skrien, tu uzņemies ātrumu, iegājies labā tempā, viss notiekās, un pēkšņi, kas viņam notiek, viņam atsienās kurpu vaļā. Kas tas tāds ir? Tāpēc es priekš sev esmu atklājis vienu reālu metodi, kas, manuprāt, nenormāli labi strādā, ir tas, ka tu pirms tu ej ārā, paņem savu to kurpu un uzsieni tā vienu dubulto mezgulu, galu galā, kur ir problēma. Tad ņemam kurpi, iesienam parasto normālo mezglu, tā kā mums skolā mācīja, tā kā mums mamma mācīja. Pēc tam uzliekam vienkārši elementāri vēl vienu mezglu čakt, un viņš uz 42 km viņš vispār nekad nenāk vaļā. Vislabākā metode. Tas, kas man reāli kaitina dažreiz skriešanā, ir tas, kas tev jānāsā līdzi vienu puslitrīgu pudeli, tas reāli smagi. Un tad vienu dienu es atklāju, ka viss, kas ir jāatrod kaut kāds tāds atpazīstams objekts, kā piemineklis, nezinu, koki, krūmi. Un es tā atstāju pudeli, skrien tālāk, atskrien pazaries, vēl tālāk. Šitais triks ar pudeli, tas reāli strādā. Es sevišķi, ja tu skrieni maršrutu, ko tu zini dienā, ko tu skrieni, tu pēc jau zini precīzi laiku, kad apmēram nāks atpakaļ. Vēl viens padoms attiecībā uz kurpēm ir tāds, ka katrai kurpē reāli pienāks savs mūžs. Katrai kurpē savs mūžs nevar ar vienām kurpēm skriet visu laiku. Šī man arī, šo es noskriesu Tokijas maratonu, tad šai ir 700 km. Ar šīm ir noskrietas, un es jau jūtu, ka viņas sāk jau izdilt. Tad tas, ko nozīmē, tad kurpes izdilas. Jūs jūtat šo te vietu, jums sāk vilkt muskuli pēc katriem 5 km. Tas, ko es gribēju arī pateikt, ka galvenais ir jaunām kurpēm nemēģināt izvēlēties kurpes pēc krāsas. Jums nevajag obligāti zilas, melnas vai vēl labāk kaut kāda rozā. Ja? Jums vajag kurpes, kas jums der. Vienīgo reizi, kad es izraudzījos kurpes pēc krāsas, bija tad, kad es skrēju savu pirmo maratonu, bet to kļūdu es vairs neatkārtošu.